Nākamais gads pēc ķīniešu mēnesi kalendāra būs ugunīgā zirga gads. Talsiniecei Jolantai Tipānei zirgi nav tikai gada simbols, tie ir ikdiena. Jau kopš bērnības viņas dzīvē zirgi bijuši klātesoši un katru gadu interese par tiem tikai augusi. Sāku 12 gadu vecumā, un, protams, ar zirdziņiem slimoju jau no tā laika. Un tad, kad apprecējos, tad es jau vīram jau tajā brīdī teicu, ka es gribu to savu zirgu. Protams, dzīvoklī kāds zirgs, nē. Atkal nākošā lielākā dzīvoklī, atkal nē, bet gribās visu laiku, tas sapnis jau ir. Un tad mēs paņēmām māju. Vīrs vēl aizvien teica, nē, kāds zirgs. Bet sanāca tā, ka kā sanāca, sapnis piepildījās. Un pēc 20 gadiem es tiku pie sava zirga, sapņu zirga. Liela, skaista, balta. Neilgi pēc tam pievienojās vēl viens, līdz saimniece tikusi pie 6 dažāda izmēra zirgiem. Tieši no ikdienas darba ar tiem pamazām izauga arī ideja par pozitīvo emociju klubu. Iniciatīvu, kur zirgi palīdz cilvēkiem justies labāk. Sāku ar to, ka viena sieviete vienkārši paprasīja, vai es varu iemācīties jāt. Tad man bija tikai baltais skaistulis. Uz viņa arī viņa iemācījās. Un tad jau otrs grib, trešais grib, ceturtais. Es domāju, pagaidiet. Un tad es kaut kur redzēju tos mazos ponijus. To gan es paņēmu jau ar domu, ka bērni jās. Un tā, pa bišķiņam. Tad mēs esam ar pozitīvo emociju klubu. Es zināju, ka es gribu raisīt tās pozitīvās emocijas tieši zirgi un veselīgi, patīkami, skaisti, brīvā dabā, sportiski. Man vienkārši zirgi asociējās ar pozitīvām emocijām. Un arī tad, ja tev ir grūti, slikti, visādi citādi liekas, viss ir slikti, tad aizejot pie zirgiem, tas viss mainās. Uz pozitīvo emociju klubu brauc dažāda vecuma cilvēki, bērni, jaunieši un arī pieaugušie. Dažus atved interese par jāšanu, citus vēlme vienkārši pabūt kopā ar dzīvniekiem. Ir vecāki, kas atved bērnus, kam ārsts ir ieteicis, vajag zirgu, vai tikai pačubināt, pamīļot, vai jau jāšanu. Veselības nolūkos tas dzīvnieks jau ir pats par sevi jau kaut kas tāds. Un es ieteiktu katram vismaz reizi dzīvē uzkāpt zirgā. Pirmais kāpiens zirga mugurā nereti sagādā bailes, taču, kā atzīst Jolanta, jāšana prasa laiku un pacietību. Zirgi ir iemācījuši arī pašai saimniecei, bez darba nekas nenotiek, taču ar pacietību var tikt galā arī ar lielu atbildību. Ko ir iemācījuši? Ka visu laiku jāstrādā, un jo vairāk zirgi, jo vairāk ir ko darīt. Bet, lai visu šo dabūtu gatavu, lai būtu tik daudz zirgu un es strādātu ar to, kas man patīk, es ļoti gribētu pateikt paldies. Pirmais jau savam vīram par viņa pacietību un atbalstu. Tad man ir kolosāli kaimiņi, kas neprotestē par šo visu, jo var gadīties visādi. Un vēl viens cilvēks, man bijušā priekšniece, Olga Bāre, ļoti palīdzēja arī tajā pašā sākumiņā, atbalstīja visādā ziņā. Un ģimenei, kad viņi visu to pacieš. Ir zirgi, kas pie saimnieka paliek uz mūžu. 10-gadīgais mazais melnais ponijmīļuks Kamītis, kā viņu sauc saimniece, jau 5 gadus raisa pozitīvas emocijas ne tikai pašai, bet arī daudziem citiem. Gadu laikā dažādos svētkos un pasākumos viņš pārtapis par vienradzi, kamieli un uz Ziemassvētku laiku arī par briedi. Bet šajā brīdī mēs esam maz briedītis, jo šo zirdziņu mēs ejam uz bērnu dārziem. Mēs braucam uz pansionātiem, mēs ejam telpās, mums nav problēmas. Viņš ir ļoti mīļš un feins, jo parasti poniji mēdz būt diezgan nejauki, bet šis ir ļoti pateicīgs zirdziņš, mīlu līdz, jā, visus mīlu. Tā viņu var čubināt, mīļot, zina, ka neiekodīs ne bērniem, ne kādam citam. Mēs sapucējamies, un tad mēs ejam radīt Ziemassvētku noskaņu. Jolanta Tipānei ikvienam jaunajā zirga gadā novēl veselību, jo tad var uzkāpt arī zirgā, būt patiesiem un laimīgiem.